dienas rīts, kas pārnos mani nes, un it nekas vēl neliekas par grūtu. Un varbūt tiešām visa pasaulē ir tikai tāpēc, lai es arī būtu. Tas ir laiks, kad tik satrauktas sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba birs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tas ir laiks, kad tik satrauktas sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba birs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tā atbalsts, kura padebešos krims, nāk atpakaļ un pieglaužas pie kājām. Visīstākais un skaistākais vēl dzimst, un aizvien tālāk mani sauc no mājām.
Kas tas ir? Paula piesitiens. Jūs taču arī to jūtat, vai ne? Paula piesitiens, bet kas tas ir? Jā. Jā, Matīs, ļoti labi. Bet kas tas ir patiesībā? Nevar būt tik vienkārši. Es domāju, kas tas ir savā dziļākajā būtībā. Dzīvē ir iegriezies tā, un tā nav pašslavināšana. Man labāk patīk, ka es pats spēlēju to, ko es izdomāju. Jo es to daru diezgan pavisam savādāk. Protams, ka gandrīz pavisam savādāk, tāpēc jau tu arī esi maestro, Paula. Bet jautājums, vai var sajust Paula piesitienu arī tad, kad, piemēram, dzied solo, un pēc tam pievienojas koris? Un ja dzied dziesmu, kas ir veltījums iedvesmas avotam, veselai iedvesmas akai, Emīlam Dārziņam. Tā rozē, kas vēl nomodā, ar zelta ērkšķi tevi skārs un skaudīs debes spīdekļi. Cik dzīvs ir tevi rozes kārs un zvaigznes spietos satrauktas, kā rozi skūpstot mēnesis pilst, un rozes maigais dzelonis tām atbildēs un kaislēs vils. Tā roze, kas vēl nomodā, ar zelta ērkšķi tevi skārs un skaudīs debes spīdekļi. Cik dzīvs ir tevi rozes kārs, cik dzīvs ir sevi rozes kārs. Simon šuksto
un ar mani kopā klausies, vienāmies pie tumsas ausi, klausos nabos brīnum toņos, nevienešana Kristā. Citi teic, ka pādot klusums, esot laiks jau iet uz dusu, bet ja nāksi sadzirdēsi, zinu, ka tu sadzirdēsi. Apust viss, nekā vairs nav. Apklust viss, nekā vairs nav. Apklust viss, nekā vairs nav. Arī ēteres bija tavās. Apklust viss, nekā vairs nav. Apklust viss, nekā vairs nav. Arī ēteres bija tavās. Apklust viss, nekā vairs nav. Arī ēteres bija tavās. Pianists tā ir ballītes dvēsele, ja? Visa centrs, vai arī vientuļa perifērija, fons, dzīvais magnetofons, toņa noteicējs, būs vai nebūs trakulības, būs vai nebūs lēnā dēja, pasākumi, pirmatskaņojumi, pirmizrādes, pieņemšanas, atzīmēšanas un atzīmēšanās. Viņš no rīta pieceļas, padzer savu kafiju un pie klavierēm un beidz kaut kur ap 1, 2 naktī.
domās ar visiem vai domās mūzikā, jau kaut kur citur, savā radīšanas mākonī. Jo Viesuļvētras centrā taču ir miers. Visi iesiluši, Pauls pielaidis uguni.
Jā. Pamatā es kaut kur iekšienē esmu liriķis. Caur un caur liriķis. Jā, man patīk visādas dumības, un man, piemēram, klauni ļoti patīk, ja? Es skatos, kā viņi tur strādā tās savas muļķības, un es smējos. Skatos vecās tās mēmā kinofilmas, un man patīk, viņi ir tur tādi, lai gan viņi tur ir tādi naivi. Viņi regulē visus jautājumus, kas saistās ar manu ārieni, ar maniem tērpiem, ar manu uzvalku, ar smaržām, ja, ko es lietoju un tā tālāk. Pamatā viņi man uzskata par bezgaumīgu cilvēku. Man vienalga, lai viņi tā uzskata. Kā es māku, tā es ģērbjos. Katra izvēle piedāvā jā vai nē, un katrs jā vai nē atkal dalās izvēlēs, kā tādās sazarotās upēs. Un būt Paulam, kas tas ir? Tas ir tāds mūžīgais konflikts. Viņi saka tā, viņš ar darbu tikai tiek cauri, viņš tāds ciets. Un ne par savām sāpēm, ne par savām problēmām, ne ar vienu nedalās. Tas ir raksturā, tāds viņš piedzima. Viņš nekad nebija atklāts ne ar savu māti, ne ar savu tēvu, cik es atceros. Viņš pats par sevi kā kaķis staigā viens pats, un viņš ir šausmīgi kautrīgs, un viss tā bravūra ir tikai tāda maska. Jā, bet vai tad upe var apstāties? Tā tek tālāk un sazarojas mūžīgās izvēlēs. Ūdensrozes sapnis irs, vasara būs nodziedāta,
Upē dejo saules mirks, dzīve rit pēc sava prāta. Nenoliedzami Pauls ir vesels laikmets, un lielāko daļu no šī laika viņš dzīvo ne tikai sev, bet arī mums, un lai viņš arī ir laikmets, arī pat Pauls nav izdalāms no laika, kurā viņš dzīvo. Asiem vārdiem, pieliekot viegliprātīgas skaņas, tādā veidā veikli izšļūcot caur cenzūras pirkstiem. Maestro raksta mūziku krāšņām izrādēm, kurās tiek nosodīti rietumu netikumi. Bet kāpēc tieši nosodāmais šķiet tik pievilcīgs un baudāms? Skatuve. Jā, viņi ierauj sevi uz visiem laikiem. Viņi tev dod panākumus, bet viņi arī daudziem bijusi traģēdija dzīvē. Kad tu vienreiz tur virsū esi uzgājis, tur nezinu, aktieris vienalga, tad tu rēķinies, ka tu esi pagalam. Bieži arī labā nozīmē. Man ir tādas paniskas bailes kļūdīties cilvēkos, kuriem es esmu uzticējies. Diemžēl vienu otru reizi tādi kaut kādi pagriezieni ir bijuši tādi, ka tu pēc tam domā, mans moto ir nevienam nevajag ticēt. Tas nav labi, es pats to saprotu.
apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku. Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku. Kas grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Varbūt arī tur nekā tāda nav. Vai ir? Varbūt ir, bet varbūt tas jau nav tā. Redz, mūsu sabiedrībā nelaime ir tā, ka mēs smieties nemākam vairs. Mēs visur kaut ko cenšamies izskaidrot, visur mēs gribam kaut kādus zemtekstus. Par katru kupleju 10 reizes jāpārdomā, vai tas tiešām tā ir domāts, vai tur nav kaut kāda zemteksti. Ziniet ko? Ja jūs tur kaut ko saklausāt, tad tas ir jūsos pašos. Ja nepieniet Paulu tajā visā iekšā. Let's
momentu. Tad, kad ir priekškars, un tu dzirdi, ka kaut kas vārās tajā zālē, 5 minūtes pirms izrāda. Tu noteikti pieies pie tā priekškara un tu palūrēsi, kas tur ir. Vai ir pilna zāle, vai nav pilna zāle. Labi, liela daļa tur gāja skatīties savas brūtis, ir atnākusi, nav atnākusi. Un tad tas moments, kad tas priekškars lēnām veras vaļā. Oi! Jā, nu šis viss ir maestro Raimonds Pauls. Vesels kosmos. Pārāk liels, lai ietilpinātu vienā koncertā.
Jūs redzat, pārāk liels, lai ietilpinātu vienā koncerta zālē. Bet mēs cenšamies. Un tie mēs esam Latvijas radio kors, radio Big Bands, Simfonieta Rīga, brīnišķīgais Ventspils kors, Rihards, Matīs, Daumans, protams, Sigvards Kļava. Un es Artūrs. Un jāsaka, mēs visi esam Paula skarti. Jāsaka, es esmu viennozīmīgi, tiekam ļoti smagi skarts, jo ar to man ar tas viss sākās teātrī. Tad bija Meža gulbi, tad Likteņdzirnes un tad jau tik tālāk uz priekšu. Jūs piekritīsiet, daudzi šodien pazīstami vārdi ir nākuši komplektā ar Paulu pie klavierēm. Paulam enerģijas un vēriena par daudz, lai to turētu sevi iekšā. Meklētājs un jaunatklājējs. Visu laiku jārada, jāieguldās citos. Tas ir tas pats, kas režisoram, kad viņš meklē aktierus, bet kādreiz tu kļūdies, kādreiz laimējies. Man ir laimējies, es viņiem. Viņi var teikt, ka viņiem laimējies ar manīm, es saku, ka man ir laimējies ar viņiem. Mēs esam apmēram vienādi, jo es jau bez dziedātāja ar nekas neesmu. Līdz saknēm brūnā akacīm, tup čakārnītis greis un šķērs. Līdz saknēm debesilumā, pār kalnu ārā bērs. Ai, čakārnīti, kur tev prāts? Uz ārā bērsu lūkoties, tik šķērsi greizi tūņainu, kas tevi mīlētījās. Kabeles, no čakārnīša pilnas krūts, pret kalnu iedu smarža kāp un savu laimi sūdz. Jo kas par to, ka akacī, un kas par to, ka greis un šķērs, tik zili spulgo debesis, tik skaists ir Bērzam rakstam, bērzam plēš, un visas sievas bādas klāt, tad uzpūš rītā vējš, bet čakarnītis vēstulēs. Bērzam raksta, bērzam plēš,
piesitiens? Kam pieder Paula piesitiens? Viņam pašam, ģimenei, teātrim, varbūt tautai. Ja es kaut ko daru, tad tam ir jāgūst atbalsts cilvēkos. Ja tas tā nav, tad es uzskatu, ka darbs ir pa tukšo. Ne, bet kosmos jau var būt ne tikai liels un bezgalīgs, tas var būt arī ēterisks. Bite strādājusi
esi dzīvojusi gaitās. Gribējusi kaut ko panākt, un tāpēc nāc tā baidās. Un cilvēks laba tiet un skrien, ko visu sienu žādē. Cik nesaprotamā, cik nesaprotamā, kara lapsenes nāvē. Kur viņa sākās, un tā gribas apgalvot, ka pat nāve tai nepienākās. Nezinām, kur viņa sākās, un tā gribas apgalvot, ka pat nāve tai nepienākās. Vispār jau tā ir tā īstā brīvība. Jo vārds maestro sevi ietver atbrīvošanos no tādas radošumam traucējošas parādības kā cenšanās. Es sen vairs necenšos izpatikt publikai, bet es gribu tomēr, lai publika būtu galvenais mūsu vērtētājs. Kaut kas jāpierāda vien pašam sev, bet tu jau sevi zini. Sevis ir tik, cik ir. Nu, un varbūt vēl dažiem. Es vispār brīnos, kā šie vienkāršie strādnieku cilvēki ar kādu mīlestību viņi runāja par mūziku. Mani vecāki, viņi jau zināja tikai to mākslas mūzikas, to vienu pusi. To priekšstatu, tās frakas, aplausi, pirmizrādes puķis, ja? To skaisto pusi, bet tā otra puse viņiem nebija skaidra. To otru pusi es pats, jā. To otru pusi es pats. Veltījums mātei un veltījums tēvam.
ir jātrāpa. Ir jātrāpa. Tu absolūti nekad nevar pateikt. Varbūt liela dziesma, ja? Viens pareizi trāpīts meldiņš, bet kurš ir tas pareizais? Kur ir tie pareizie vārdi? Ak, augstās debesis, nenovēršamās. Kur jūs pazudāt? Kur jūs pazudāt? Augstās debesis, nenovēršamās. Dzīvībai mēs roku dosim, cerībā, ka piedzīvosim sniegu balto un mūžīgo. Ak, augstās debesis, nenovēršamās, kur jūs pazudāt, jau pusceļā, uz decembrē. Debesīs, lai augšā tur padzīvo debesīs, sāciet jums sniegt, debesīs. Mēs gaidām ļoti sniegto un mūžīgo. Debesīs, lai augšā tur padzīvo debesīs, sāciet jums sniegt, debesīs. Mēs gaidām ļoti sniegto un mūžīgo. Augstās debesīs, nenovēršamās. Dzīvībā mēs roku dosim, cerībā, ka piedzīvosim sniegu balto un mūžīgo. Augstās debesīs, nenovēršamās, kur jūs pazudāt, jau pusceļā, uz decembrē. Debesīs, lai augšā tur padzīvo debesīs, sāciet jums sniegt, debesīs. Mēs gaidām ļoti sniegto un mūžīgo. Debesīs, lai augšā tur padzīvo debesīs, sāciet jums sniegt, debesīs. Mēs gaidām ļoti sniegto un mūžīgo. Sniegto un mūžīgo. Nu jā, tā jau jūs visi ģēniji un es arī. Jā. Man liekas, vajag pamainīt perspektīvu. Es domāju, ja jau esam nonākuši tik tālu, tad būtu tīri nepieklājīgi tagad dalīties mēs un viņi. Vai ne? Jo es tagad sev pie mēs pieskaitu. Ja? Jo pilnīgi droši var apgalvot, ka Pauls mums visiem ir asinsritē.
gribam to mēs vai nē. Un pat dziļāk un vairāk nekā mēs to spējam iedomāties, ja tas vispār ir iespējams. Labi, izdarīs pavisam vienkārši. Es domāju, ka starp klātesošiem nav neviena, kurš nebūtu kādreiz dziedājis un dejojis pie Paula mūzikas. Briedis, Peters Avotiņa, Belševica, Zandere Ziedonis, Paukšs, Belševica, Račs, Belševica, Aspazija, Ziedonis, Peters. Tā pauze ir tagad tāpēc, ka mēs tieši te mēs tagad arī esam. Bet mums vēl priekšā Peters, Blaumanis, Peters. Ir gaisma virs pagātnes krāsmatā. Dzejniekam dzīves un brīvības vārdi. Talants ir mūžīgs ar tā. Kamēr viens trovadors pasaulē
un Māris, Priekšāns un Elzas skolnieks. Pavadā dzejnieki piecēlās vēji, pavadās kādus ceļus modāmies mēs. Piecēl ar tālavās varoņa taurī, citam ciet stāpulēt veselē, stāpulēt veselē, kur sevi latgalē, stāpulēt veselē, vicemē zemgalē. Stāpulēt veselē, kur zeme Latgalē. Stāpulēt veselē, vicemē zemgalē. Stāpulēt veselē, kur zeme Latgalē. Stāpulēt veselē, vicemē zemgalē. Kas postīnams vīnu
Maestro klātbūtne mūsu dzīvēs ir neizbēgama un pašsaprotama. Tā tas vienkārši ir asinsritē, ja gribat. Tas mūs ir veidojis gan kolektīvi, gan individuāli. Bet tas nav vienvirziena ceļš, jo enerģija nezūd. Paula mūziku var dziedāt kā tautas dziesmu, kā kaut ko savu, pat nezinot, ka tas ir Pauls. Šis viss ir Raimonds Pauls, un šis ir arī mūsu visu pieskāriens viņam.
tu dzīvi.